Labdien! Pirmā runskolas mācība mēs liekam klikeri nost uz galdiņa, lai rokas strādā. Dāmas un kungi, man prieks jūs visus redzēt. Kā jūs redzat, ir vārds trauksme ekrānā, bet es neesmu psihologs. Es neesmu arī psihoterapeits, bet pie manis 50% no cilvēkiem, kas griežās runskolā, interesējās par psiholoģiju, un viņiem liekas, ka es varu palīdzēt atrisināt visu psiholoģiskās problēmas. Trakākais gadījums man bija viens puisis zvanīja, Klau, viestur, tu varētu man palīdzēt, man attiecībā ir krīze. Un tad es viņam teicu, Klau, es esmu profesionāls teātra un operas režisors, jau 20 gadus, man vairāk kā 30 iestudējums, starp citu, pēc 2 gadiem būs operā Mocarta burvju flauta, es jūs visus arī aicinu, es ar to nodarbojos. Es īsti nestrādāju kā psihoterapeits, bet ir liela saistība ar režiju un ar psihoterapiju. Kaut kādā ziņā mans pedagogs Pēters Krilovs to brīnišķīgi nodefinēja. Režijā mēs diagnosticējam problēmu un mēs uzdodam uzdevumu. Lai tas cilvēks, pārkāpjot šo uzdevumu, veicot šo uzdevumu, atrisina savu problēmu. Un tas ir tas, ko dara režisori. Mēs pēc būtības, ko darām, mēs sēžam zālē. Man vispār nepatīk būt aktierim, kaut gan es tagad esmu 90 minūtes jūsu priekšā, būšu vismaz 90 minūtes priekšā. Un mēs sēžam zālē, un mūsu uzdevums ir pavadot tūkstošiem stundas mēģinājumos, ieurpties tajā cilvēkā, kas atrodas uz skatuves, un saprast, kas viņam traucē būt efektīvākam, spilgtākam, jaudīgākam. Un bieži vien tas ir vienkārši nebija garšīgs iermaizīt no rīta. Arī to man jāsaprot ir no ķermeņa valodas. Man ir jāsaprot ir pēc acīm, pēc acu kontaktu, vai tam cilvēkam ir fokus vai nav, un jāsaprot ir tie galvenie iemesli, kāpēc arī bieži vien nav kontakts ar auditoriju. Un tādā veidā mēs pietuvojamies ļoti psiholoģiskai teritorijai, kaut gan mums vispār nevienam režisoram parasti nav neviens certifikāts psiholoģijā, un mēs esam ļoti tālu no tās pasaules. Pašlaik tas, kas notiek ar brīnišķīgo asistentu palīdzību, mēs jums mēģinām izdalīt ne tikai pildspalvas, bet arī testu, izturības testu. Cerams, ka jums visiem ir. Paceliet rokas, kuriem nav izturības tests. Kur vēl nav cilvēkiem šeit priekšā, augšā arī vēl nav cilvēkiem. Izdaliet lūdzu visiem izturības testu, bet vēl nepildiet lūdzu šo. Mums vēl ir paredzēts nedaudz vēlāk. Es gribu jums izstāstīt, kas tas vispār ir un kā ar to darboties. Šodien mans uzdevums jums ir parādīt ļoti konkrētus praktiskus instrumentus, kā jūs varat būt pārliecinātāki, drošāki, spēcīgāki, ko darīt ar uztraukumu, ar krīzēm, ar slodzi. Visiem sākās 1. septembris, ne tikai jums, arī man, visiem pārējiem. Jautājums ir, kā mēs to visu izdzīvosim, ja? Kā mēs visu pārvarēsim. Lūk. Pirmā ideja, pirmais princips, kuram es gribētu jums pievērst uzmanību, saucās iekšējais slēdzis. Un bija tāds gadījums, pirms vairākām dekādēm Marilyn Monroe kopā ar savu fotogrāfu devās uz kādu skati. Viņi brauca vilcienā publiskā, neviens nepievērš Marilynai Monroe uzmanību, un fotogrāfam jau liekas aizdomīgi, kas notiek. Viņi izkāpj ārā no vilciena, iet stacijā, tātad iet uz priekšu, un fotogrāfs uzdod viņai jautājumu, klausies, neviens tevi nepamana, kas notiek? Tu taču esi superzvaigzne. Viņi saka, nu labi, es tev parādīšu vienu triku. Viņi novelk savu vieglo metālīti, kaut ko izdara ar matiem un iekšēji ieslēdz Marilynas Monroe režīmu. Un tajā mirklī rodās kaut kāda tāda jocīga, interesanta gaisma, kur neviens patiesībā tā tieši neredz, bet visi pamana. Viņi knapi tika ārā pēc tam no tās vilciena stacijas, viņiem tur bija jāpalīdz policistiem, lai varētu evakuēties. Bet tas, kas notiek, šis galvenais princips ir, mums ir jāizstrādā 2 režīmi. Mums ir ikdienas režīms un mums ir darba režīms. Un šodien par šo te galveno principu, iekšējo slēdzi un par to, kā šos režīmus attīstīt, es diezgan daudz runāšu un arī pieskaršos šai tēmai arī nedaudz no tādas sporta, varbūt arī psiholoģijas puses, jo sporta psiholoģijā ir ļoti būtiski tikt galā ar iekšējiem čīkstuļiem, ar bailēm un ar dusmām. Bieži vien tie ir tie instrumenti, kuri izveido tādu negatīvo atvaru, negatīvo virpuli, kas paralizē mūsu veiktspēju. Lūk, ļoti svarīgi ir iet cauri lēnā garā iemesliem, kur rodās riski, lai mēs nebūtu jaudīgi kā ozoli, nebūtu spēcīgi. Runskolā pēdējos 7 gados es tiešām esmu sadarbojies un strādājis ar vairākiem simtiem cilvēku no dažādām profesijām. Un mans novērojums ir, ka uztraukums ir ļoti individuāla tēma, individuāla lieta, un es gribu jums padalīties ar saviem novērojumiem pašlaik.
Pirmais no tādiem diezgan populāriem iemesliem uztraukumam saucamies uzbūvētais monstrs. Tas nozīmē, tas, ko mēs domājam, tas arī notiek. Mēs dzīvojam to dzīvi, uz ko mēs fokusējamies. Mēs dzīvojam to dzīvi, kur mēs domājam. Man bija viena dāma, kas nāca uz individuālu nodarbībām, un viņa teica, Klau, Viestur, man ir tādās augsta līmeņa stresa situācijās ir tāda ļoti dīvaina izpausme. Es iestrēgstu vienu vārdu atkārtošanā. Un tas viens vārds varbūt arī dažreiz arī brilles, un ja jau panika ir acīs, mēs redzam, ka šī netiek ārā no tām brillēm, viņa jau 12 reizes atkārto to vārdu, un vienkārši viņa saprot, ka labāk iet projām. Viņa šajā individuālā nodarbībā, ko viņa teica, es gribu atrisināt šo problēmu, un tad, kad es sāku uzdot viņai tādus padziļinošos jautājumus, un teicu viņai, varbūt parunājam par šo galveno iemeslu, un varbūt mēs varam kaut kādā veidā mainīt fokusu, viņa teica, nē, es negribu par to runāt. Viņa savā ziņā baidās pieskarties tai tēmai. Jautājums uztraukuma kontrolē ir, uz ko jūs fokusējaties, kur ir jūsu uzmanība. Ja jūs visu laiku fokusēties, es nedrīkstu izgāzties, jūs automātiski fokusēties tieši uz šo te aktivitāti. Un tām pozitīvām afirmācijām, lai cik tas naivi un banāli izklausītos, un man arī dažreiz liekas, beidz, tas taču nevar tā būt. Bet tām pozitīvām afirmācijām sporta psiholoģijā, kur ir runa par olimpiskajām medaļām, kur atbildības slieksnis ir ļoti, ļoti augsts, tur tieši šim instrumentam ir ļoti liela nozīme. Tā kā pirmais mans novērojums ir uzbūvētais monstrs, skatāmies, kur mēs fokusējam savu uzmanību. Un viena no tādām skolām, arī runas skolā, ko mēs darām, viena no tādām lietām ir jūsu komunikācija ar auditoriju. Jūsu publiskā komunikācija sākas tajā mirklī, kad jūs pieņemat lēmumu celties kājās un iet uz skatuvi. Un bieži vien manās darbnīcās, ko mēs redzam cilvēks, mēs sakam, lūdzu, tagad Iveta nāc uz skatuves, un Iveta, ak, Dievs, es nevaru izturēt, un kāpēc, ak, Dievs, es izgāzīšos, es neesmu sagatavojies, vai es varu atlikt? Nē, labi, es nevaru atlikt, labi, es mēģināšu. Un tad viņi tikai domā, ka tā tikai viņi sāk. Nē, mēs esam jau kārtīgi priekšnesumu devu jau izbaudījuši. Mēs esam dzirdējuši rītīgi pamatīgi negatīvu informāciju, kas notiek tavā galvā, kad tu neesi sagatavojusies un tā tālāk. Starp citu, maz triks latviešu autoriem nekad nesaka, ka neesat sagatavojušies. Tas latviešu autoriem nozīmē, sākās šausmu filmu, skatīsimies drāmu, šodien drāmas pārājiet būs. Ja? Tā kā latviešiem to nesakām, ārzemēs tas var kļūt par tādu kā kodu, lai atbalstītu auditoriju. Es nezinu, kāpēc latvieši neatbalsta. Ja dažreiz jūs dzirdēsiet, tad varbūt mēs varam sarunāt tagad kopā ar jums visiem, ka mēs vienkārši sāksim aplaudēt attiecīgi tam cilvēkam, lai atbalstītu. Varbūt mēs mainīsim kaut kādus ieradumus. Lūk, laižam tālāk. Šis ir pirmais instruments. Negatīva pieredze vai traumas. Šis ir ļoti, ļoti izplatīts un tieši skolā. Skolā notiek tās negatīvās pieredzes. Bija viena dāma, viņa teica, ka 2. klasītē viņa tautas deju kaut kādā koncertā sajauca līnijas, kur iestāties, un pēc tam viņa radiniece nāca klāt un teica, ka Dievs, kā tu izgāzies. Viņai tagad ir 38 gadi, viņa tagad nāk pie manis uz runas skolu, un viņa saka, katru reizi, kad es nostājos auditorijas priekšā, man ir vienkārši tādi sarkani iedomu, neona burti, ak, Dievs, es tulīt izgāzīšos. Un tieši skolas vecumā, kad veidojās identitāte, kad veidojās tās personības, latviešu skaistie cilvēki, ozoli, ļoti, ļoti jūtīgi ir cilvēki. Un viens puisis, viņš teica, viņam tagad 40 gadi bija pie manis runas skolā, un viņš teica, kad man bija 12. klasē, man palūdza pateikt pāris frāzes klases vecāku sapulcē. Man likās, būs tikai manējā klase, un nekas vairāk, kad viņš atver durvis, tur ir 3 paralēlās klases ar visiem vecākiem, visi skolnieki, vēl kaut kāds filmē. Viņš saka, viņš tie trīcošām kājām tagad nostājās auditorijas priekšā, un tagad viņš sāk runāt, un viņš saka, es runāju, un pēkšņi es jūtu, man izdziest balss, un man muti turpina kustēties. Un tās šausmas, tā panika, viņam ir pārnesusies tagad kad viņam ir 40 gadi. Viņš ir pieaudzis vecis, viņš ir dizainers, viens no Latvijas foršākajiem māksliniekiem, un viņš vienkārši cīnās ar šo te ārprātīgo negatīvo pieredzi, kas ir bijusi kādreiz. Ko es aicinu? Pirmkārt, esat saudzīgi pret jauniešiem skolās, tas ir numur 1. Un otra lieta, piemēram, pie manis griežās, tad tas tiešām ir cits kabinets. Ja? Es tiešām šajā gadījumā tiešām uzstāju, šeit režisors tiešām nevarēs palīdzēt, jo tad ir jāizrunā šī tēma. Winona Ryder, kino aktrise. Viņai, kad bija 17 gadi, viņai vajadzēja iet uz lomu atlasēm, un viena producente viņai teica, tu neesi pietiekami skaista, lai kļūtu par aktrisi. Un viņa pēc tam, kad jau kļuva par ļoti pazīstamu profesionālu Holivudu zvaigzni 90. gados, un paldies Dievam, viņai karjera ļoti labi izdevās, viņa teica, ka man bija svarīgi intervijās runāt par to, man bija jāizrunā tas ārā, man bija jābūt skaļai,
dominējošai un aktīvai, runājot par to notikumu, runājot par to producenti un tādā veidā sadziedēt šo te rētu. Šīs ir rētas. Šīs ir emocionālās rētas, un viņas nevar izdomāt, cik daudziem cilvēkiem tās ir un velkās līdzi. Un tas bieži vien kļūst par tādu ļoti nopietnu traucēkli, lai mēs varētu būt kupli, spēcīgi un jaudīgi. Lūk, tas ir mans otrais novērojums. Trešais. Mūsu mīļie draugi, perfekcionisti. Juris Rīnieks, arī tāds režisors, kurš arī ar komunikāciju strādā, viņš saka, ka es šiem vispār nestrādāju, tur neko nevar darīt, bet tā gluži nav. Bija arī viens Valmieras puisis pārdevējs, viņš ir viens pret viens fantastiska komunikācija, viņš saka, ka viestur publiskās runas gads, atrisinām šo te problēmu. Es domāju, nebūs nekādu īsti izaicinājumu, jo viņš izstāsta fantastiski viegls un brīvs komunikācijā. Pirmā nodarbība, viņš saka, man ir gatava 15 minūšu prezentācija, es esmu noskatījies tavas lekcijas, vēl TEDx runas vairākas, izlasījis vienu grāmatu, droši paņem kafiju, apsēdies. Ja visi studenti būtu tik jauki, vai ne? Es apsēžos, paņem kafiju, tagad gaidīšu, viņš novelk savu jaciņu, tūlīt sāks runāt, un pēkšņi viņš kaut kā paskatās uz mani, un es pamanu tajā skatienā, ka viņš redz mani kā bendi, kā varmāku. Tas, starp citu, ir viena no izpausmēm perfekcionistiem, jo viņiem uzreiz tas vērtējošais ieslēdzās. Viņiem ir ļoti svarīgi pamanīt, tagad tu mani vērtē, un tajā mirklī aiziet ciet. Viņš vairs nevar parunāt. Es saprotu, kas notiek, es ar viņu neturpinu komunicēt tālāk, es dodu viņam laiku, man jābūt pacietīgam šajā konkrētajā situācijā. Paiet 2 minūtes, 3 minūtes, viņš sāk svīst. Vēl nav labdien, nav nekas, viņš sāk dzert ūdeni, paiet 10 minūtes, es jau telefonā esmu, jau dodu viņam iespēju, dzīvo, vienkārši mēģini pierast pie tās skatuves. Un pēc 30 minūtēm viņš saka, kaut kas nav. Es, diemžēl, laikam nevarēšu šodien norunāt neko, tiekamies nākamajā reizē. Labi, es esmu pacietīgs, mēs tiekamies otrajā tikšanās reizē, un viņš ir tāds triatlonists atnāk, viņš ir apņēmies, viņš uzlūk piedurknes, viņam ūdens ir sagatavots, viņš skatās uz mani, jā, es tevi redzu, mēs visi līdz tās būs, jā. Un tad viņš nonāk tagad priekšā, viņš teikt, kafija ir, es esmu, jā, uzmanīgi, 3, 2, 1, un atkal aiziet tas bērns skatiens, un viņš atkal paralizējās. Un pagāja tagad jau 15, 20 minūtes, un tas, ko es šoreiz skatos otrajā reizē, es skatos ārprātīgāko, mežonīgāko cīņu ar sevi. Viņš vienkārši sevi spīdzina, mēģinot tikt līdz pirmajam vārdam labdien, vai labvakar, vai esiet sveicināti, vai dāmas un kungi. Viņš ir nosvīdis, viņš ir noguris, viņš ir dusmīgs pats uz sevi, un pēkšņi es redzu iekšēji, viņam notiek kaut kāds ļoti svarīgs process, kas jebkuram perfekcionistam ir ļoti svarīgs. Viņš nonāk pie ļoti sakrālas frāzes, man ir viena alga. Viņš nesaka to skaļi, es redzu no ķermeņa valodas, viņš pasaka, man ir viena alga. Un tajā mirklī viņš it kā iekāp tādā nelielā upura lomā, jo viņš ir zaudējis. Tas ir perfekcionists, nav perfekts, bet viņš ir zaudējis, jo viņš sāks runāt tajā neperfektajā veidā, un viņam viss aiziet visa tā plūsma. Jā, viss aiziet forši. Un līdz ar to ar perfekcionistiem, tas ir mana stratēģija, jābūt ļoti pacietīgiem, ļoti grūti, tāpēc, ka identitāte veidojās no perfekcijas. Un iedomājieties, man kā pedagogam pateikt, nē, tev nav jābūt perfektam. Kā? Es nobeigšos. Tas vispār nav iespējams. Lūk, tāpēc vēl viens tāds diagnosticējušies instruments, kā mēs varam atpazīt perfekcionistus, tas nozīmē, ka ir kaut kāds publisks pasākums, un viņi pēc pirmiem 2 teikumiem, kurus mēs jūtam, ka viņi ir iekaluši, viņi jau automātiski skatās, kur ir tas špikers, kur tas papīrs ir. Jo tajā papīrā ir tā īstā, skaistā realitāte, tas skaistums, tas perfektums, kurš man kaut kādā veidā jāiznes ir savai auditorijai. Un tā patiesībā ir pirmā zīme, tas ir pirmais signāls, kad mēs kā skatītāji, mēs neizbaudīsim to pasākumu. Tāpēc, ka cilvēks pieķerās vārdiem, bet nepieķerās idejai. Un tā ir pirmā fabula labai komunikācijai, pieķeraties idejām. Domājiet par to, cik skaidri, īsi, lakoniski un precīzi jūs nodosiet ideju, bet katreiz tas būs nedaudz savādāk. Tāpēc, kā katra teātra izrāde ir savādāk. Pamēģiniet aiziet uz vienu teātra izrādi 2 vai 3 reizes. Kurš no jums ir izbaudījis šādu te pieredzi? Malči. Labi, 5. Kurš 5 redzējis? Jā, nopietni? Kaut kāda mīļāka, kuru jūs redzējāt? Kaut kā dziedāšā. Bija starpības starp izrādēm. Lūk, un tā saucās dzīvā māksla. Teātra māksla, jūsu komunikācija, publiskā runa ir dzīvā māksla, un tur vienmēr notiek kaut kādas izmaiņas. Es tiešām jums iesaku pastīties dažādi citādi. Man kā režisoram tas ārprātīgi nepatīk, jo vienkārši viena izrāde ir katastrofa, jo vienkārši kādam vēders sāp, otra izrāde atkal kaut kā neizdodas, jo gaisminieks kaut kur ne tur to punktu ir nolicis. Un vienkārši visu laiku kaut kas fluktuē un mainās. Un perfekcionistam tā ir katastrofa.
Viņam vajag perfekti. Ja? Un līdz ar to tā vienīgais vienādojums, vienīgā atziņa ir tāda, ka jāķerās klāt ir idejām, ja? Nevis konkrētiem vārdiem. Pašvērtējuma jautājums nav tikai latviešu sabiedrības jautājums, tas ir visas pasaules jautājums. Tā ir diezgan izaicinoša tēma par mazvērtības kompleksiem. Bija viena arī konsultācija ar vienu IT nozares pārstāvi. Un mēs sarunājam kafejnīcā, neformālā vidē, kur mēs tiekamies, lai viņi varētu izstāstīt un padalīties, kas notiek. Un viņa saka, viņai ir profesionālajā dzīvē, viņai ļoti bieži jāuzstājās. Viņa saka, man visu laiku ir tas stress, man visu laiku ir slodze. Mēs sākam ar viņu runāt, viņa pēkšņi sāk raudāt. Es saprotu, ok, labi, kaut kur dziļi mēs esam tagad iebraukuši, viņi tagad izraudās, viņi turpina stāstīt, jā, man ir māma, kurā, tad, kad es biju skolas vecumā un nācu mājās ar 9-niekiem, viņa teica, kur 10-nieks. Un tad, kad ir 10-nieks, tā vajag strādāt. Saprotiet, neviena atziņa, neviena pozitīva mīlestības pilna atziņa bērnam, kuri tā jau cenšas izpatikt tai mammai. Un viņa, protams, ir noraudājusies, jo tā ir ļoti, ļoti sāpīga pieredze, un viņai katru reizi, kad tagad viņa uzstājas autorija priekšā, viņai ir šī pati sāpe. Un pēc tam viņa runā tālāk, viņa saka, bet manai mammai bija tieši tāda pati mamma. Viņa saka, man ir bail, ka es tieši tādu pašu esmu pret saviem bērniem. Un tajā mirklī aiziet ciet. Tajā mirklī mēs saprotam, ka kaut kas ir jāmaina. Ja? Tas ir saistīts ar to, kādā vidē mēs augam, vai mums ir pietiekami atbalstoša vide. Mana filozofija, kad mums ir jāaug atbalstošā, auglīgā vidē. Ja mēs paskatāmies kontrastā, kāds var būt cits variants, piemēram, militāra ģimene, militārs tētis, kas visu laiku ar rungu tikai mīl. Tas nozīmē, ka tur uzreiz ir izaug tāds sakārnīts, tāds maza priedīte, kas cīnās par izdzīvošanu, un viņi nebūs tajā kuplumā visā. Tas nenozīmē, ka mums nevajag pretestību. Pretestība norūda. Mums ir vajadzīga pretestība, bet mums ir vajadzīga vienmēr mīlestība un atziņa. Un šai mīlestībai, paškritikai un pašvērtējumam jums ir jāsāk ar sevi. Es jūs nemēģinu tagad pedagoģizēt vai kaut kā iestāstīt to, bet, lai vispār kaut kas notiktu, mums ir jāsāk ar šo attieksmi pret sevi. Un es ļoti bieži, kad strādāju ar tīņiem, tad es viņam saku spogulī, paskaties spogulī, pasaki sev malacis. Izcili, tu šodien to izdarīji perfekti. Pasakiet to spogulī, skaļi. Tas jāsaka skaļi ar vārdiem. Tas jāsaka ir skaļi. Domas vienkārši viņas ātri parādās un kaut kur aizpiet, bet vārdiem ir spēks. Un tā ir viena arī no runas skolas un no komunikācijas mākslas un komunikācijas zinātnes būtībām. Izteikts vārds ir spēcīgs enerģētiski. Viņam ir ļoti, ļoti liela nozīme, ļoti liels spēks. Un tāpēc arī mans aicinājums ir neizmantot lamu vārdus, ieturēt tādu komunikācijas higiēnu un darīt visu iespējamo, lai izskaustu šo lamu vārdu būtību. Teātrī, starp citiem režisoriem, ir cita nedaudz teorija. Lamu vārds mēģinājumos ir kā izteiksmes līdzeklis, bet enerģētiski mēs bieži vien ļoti daudz ko sagandējam. Ja? Tāpēc šis pašvērtējums, ja paškritika, ja attieksme pret sevi, pēc tam izstaros uz visiem pārējiem, ar ko jūs strādājat. Un jūs varat iedvesmot ļoti, ļoti daudz cilvēkus, ja jūs iedvesmosiet sevi. Man vienmēr pēc savām lekcijām un praktiskajām darbnīcām es izdevu tādu anketu ar jautājumiem, kas ir galvenās lietas, kuras jūs esat iemācījušies runas skolā. Un tur es vienmēr esmu pārsteigts. Pirmā lieta, top 1, visi kā 90% cilvēki raksta, es beidzot sapratu, ka ir jāgatavojās. Un es domāju, tiešām tā ir vienīgā galvenā lieta no visa tā, ko mēs esam runājuši, ar ko mēs esam strādājuši. Un tāda sajūta, ka tiešām cilvēki iet uz skatuves, uzmetot krustu. Kā būs šodien, te redzēs, kur tie vēji pūtīs. Jā. To mēs arī bieži vien slēpjam zem tā vārda improvizācija, kas pēc būtības izklausās tāds ļoti filigrāns, ļoti foršs tāds izpausmes veids, jo es varu brīvi justies un kontrolēt situāciju. Bet es gribu pateikt, nav tāda lieta kā improvizācija, ir tikai kontrolēta improvizācija. Parasti improvizācija pēc būtības nozīmē vienādojumu zīmi neesmu sagatavojies. To tas nozīmē. Kontrolēta improvizācija nozīmē, ka es sekoju secībai, man ir plāns galvā, kur es gribu aizvest savu auditoriju, jo jūs kā komunikātori esat gidi savai auditorijai. Tikai tas ceļojums notiek katru jūsu klausītāju galvā, iztēlē. Bet tas ir tāds pats ceļojums, un bieži vien viņš ir bagātīgāks, garšīgāks pat nekā pat īstenībā, kad mēs staigātu kaut kur. Tā ir ļoti liela atbildība, kur jūs vedīsiet to savu klausītāju, kur jūs vedīsiet savu auditoriju. Prakses trūkums. Viena izcila minūte, jāgatavo 4 stundas.
Viena izcila minūte ir jāgatavo 4 stundas. Jūs nevarat, protams, pretendēt uz to, ka jūs katru savu nodarbību gatavojat 4 stundas 1 minūti. Tas nav iespējams, bet jums vienreiz gadā iespējams ir pati atbildīgākā prezentācija. Vienreiz gadā jūs to varat atļauties. 15 minūšu prezentāciju gatavojam 42 stundas, 45 stundas, un tā ir tikai normāla lieta. Jūs sākumā strādājat ar saturu, jūs saprotat, kā tas viss veidojās, un pēc tam jau jūs lēnā garā sākat pārtulkot to rakstisko pasauli runātā pasaulē. Izklausās ļoti ideālistiski, bet tieši tas notiek arī teātrī. Mēs 2 mēnešus strādājam ar vienu darbu. Un tas princips ir tāds, ir vienu epizodu, kuru mēs mēģinām, viņu jāmēģina 6 reizes. Jābūt 6 mēģinām vienai epizodei. Runāšanas pasaulē precīzi tas pats noteikums. Ja ir virs 6 reizēm, nozīmē, ka mēs pārmēģinām, mēs varam iekrist iekšā tādā apnikumā pret tēmu, pret ko mēs runājam. Ja ir zem 6, tad ir iespējams, ka mēs neesam atraduši vēl perfektu, labu formulējumu, kaut kādas tādas detaļas, kas būtu vajadzīgas. Tagad tie ir tādi pamatprincipi, lai mēs būtu jaudīgi. Un jūsu pārliecība patiesībā rodās no tā, cik labi jūs kontrolējat situāciju, cik labi jūs kontrolējat saturu.